Parasti jau ar jauno gadu gaida visādas jaunas pārmaiņas. Ceru uz to, ka viss būs noteikti labāk nekā bija. Daugavpils Speedway komandā, Lokomotīvas komandā, vispār Latvijas Speedwayā pārmaiņas nedaudz apsteidza gadu miju. Notika tā, ka pārmaiņas notika ātrāk nekā pienāca 2024. gads. Proti, klubam ir jauns prezidents, Andris Morozovs, un Andrejs Lebeģevs nav atgriezies pagaidām Lokomotīvas sastāvā. Gluži vienkārši viņš pašreiz ir atpazīstamākā Latvijas Speedway seja pasaulē. Tas nav jautājumu. Galu galā pirmais Latvijas Speedway vēsturē, kurš piedalīsies Grand Prix seriāla pamatsastāvā, individuālā pasaules čempionāta pamatsastāvā. Bet vispirms Andrim, cilvēkam, kurš nav tāls no motocikliem, arī ikdienā, bet stājoties šajā piekrītot kļūt par klubu prezidentu, protams, ka ir jau arī kaut kādas idejas, ar ko, tādos gadījumos vienmēr prasa, ar ko jāsāk, ar ko jaunais šefs sāks? Jā, bija ļoti liels pārsteigums, kad mani uzrunāja un aicināja stāties vadībā klubam. Nebija tādu gaidījis, bet cilvēks, kurš sevi uzskatu vienmēr gatavs aicinājumiem un pārsteigumiem, tomēr šajā gadījumā atļāvos piekrist tādam izaicinājumam un nemirkli neesmu nožēlojis pagaidām. Ja, jo, kā jau Anatolijs teica, man motosports nav svešs, pats braucu ar mociju un arī šajā gadījumā vēl uz Speedway motocikla neesmu sēdējies, bet... Ja gribēsies tādu iespēju, tev norganizēs. Uz Krosnieka es arī braucu tā kā pats priekš sevis vairāk, bet ar lielu prieku. Tāpēc, apdomājot to uzaicinājumu, tomēr gribēs pilnveidot un ielikt savu artavu arī Speedway Daugavpilī, jo tāds klubs, kurš ir 60 gadu vēsturē, Latvijā reti atrodams. Jā, man liekas, tikai TTT ir arī tikpat bagāta vēsturē. Bez pārtraukumiem tikai TTT slavenā basketbola komanda, kas ne uz vienu brīdi nebija pazudusi no aprites. Tieši tā, tāpēc tas ir divas tādas komandas Latvijā tik ir. Liels gods būt vadībā un arī skatoties šajā gadījumā Andžeja panākumus, kas bija pāris gadus atpakaļ, tā var teikt, un tāds, ja mēs skatāmies Rīgas vai Latvijas mērogā, tomēr par Speedway vairāk vai mazāk ir dzirdēts līdz Andžeja panākumiem, jo tas šajos laikos, svaigajos laikos. Tāpēc tas tāds bija izaicinājums interesants, kad sporta veids, arī, ja mēs skatāmies pēc apmeklējuma, tad pirmajā līgā, man liekas, ir pāris klubi, kuri var palielīties ar tādu apmeklējumu. Konkrēti tas ir pirmajā līgā. Otrajā līgā mums tūmā neviena konkurenta nav. Es par to arī gribu pateikt, ka pirmajā līgā tad 2 klubi tikai var palielīties ar tādu apmeklējumu. Otrajā līgā, tur, kur Daugavpils, Optibet, Lokomotīva startē, neviens nevar palielīties. Ja mēs skatāmies arī no sporta veidiem, kas ir pārstāvēti Latvijā, es diez vai, kuru varētu pateikt, kurš tik daudz ir apmeklēts pastāvīgi. Ja? Vidēji 3,5 tūkstoši skatītāji uz katrām sacensībām. Tas ir ļoti pieticīgi. Pori izreitinājuši, ka mums ir 4,8, 5,2 caurmērā pagājušajā sezonā. Jā, vēl jau vairāk, tāpēc ir kur tiekties, un tomēr tā latiņa ir ļoti augstu uzlikta, kuru vajag visu laiku uzturēt. Tāpēc ir ļoti ambiciozi plāni nākošajam gadam, tad 24. gadam, un kurus mēs gribam panākt un sasniegt un uzturēt. Bet tas attiec ne tikai uz lielo komandu, jo lielā komanda skaidrs, ka pēc nolikuma ārzemju klubi tikai šajā līgā var braukt, arī vācu klubs no Landshots. Tagad šeit ir pie mums atkal tāda patiešām starptautiska līga sanāk, Vācijas, Polijas, Latvijas Speedway līga. Daudz līdzjutēji arī prasa, lai mēs varētu pievienoties pie Skandināviem. Ja? Tad mēs arī varam runāt ar to, ka varbūt tās tālāk ejošie plāni varbūt kaut kur attīstīties, bet jebkurš klubs pastāv no tā, kādas svaigas sasniegt. Tāpēc mums, kā
man arī kā vadībai ir interesanti, lai klubs attīstās un bez šajā gadījumā bērniem, jauniešiem, kas nāk motosportā, mēs nevarēsim. Tāpēc ir liels plāns uz nākošo gadu šo latiņu paaugstināt un aicināt arī bērnus sportā. Un tāpēc mēs arī izveidosim mazo treku priekš tā, lai varētu gan trenēties, gan arī vēst sacensības. Tas, man liekas, ir viens no sāpīgākajiem punktiem mums, jo mēs šajā ziņā bērnu spidvejā 125, 250 esam, maigi izsakoties, stipri atpalikuši no visiem Polijas, gandrīz no visiem Polijas klubiem. Bet, kas attiec uz Allsvensku, pa ko runā, tad es ieteiktu līdzjutējiem paskatīties komandas sastāvus, kādi ir otrajā līgā Polijā un kāda ir Allsvenska. Tā ir latiņa atpakaļ. Piedodiet, tas ir tie 2 soļi atpakaļ līmeņa ziņā. Jā? Tāda sastāva, kāda tagad ir šajā līgā, Andžejs neļaus samelot 15. 16. gadā, kad mēs uzvarējām, bija līdzīgs sastāvu pirmajā līgā, kad mēs uzvarējām. Tā tie līmenis ļoti strauji iet uz augšu, bet par mazajiem spidvejistiem, par tiem, no kuriem jāsāk. Jo bērni jau tagad ļoti ātri izvēlās tos sporta veidus un jāsāk ar maziņajiem. Tieši tā, es varu runāt arī pēc sevis, man ir 3 bērni, un viņi, es redzu, kādā veidā viņi attīstās, un vecākajiem ir 14 gadi, viņš ir spēlējis hokeju, tagad nolicis tās slidas malā, bet jebkurā gadījumā viņš ir sportā, viņam sports patīk, un mēs arī cenšamies ģimenē, lai tas sports arī pilnveidotos, un bērni izvēlās, tāpēc, protams, šajā gadījumā mēs liksim uz Daugavpils bērniem, bet jebkurā gadījumā mēs aicinām arī tuvākās vai tālākās apkaimes, aicinām piedalīties sportā, un klubs ir atvērts priekš jaunajiem braucējiem un viņu vecākiem, jo motosports ir tāds sarežģīts sporta veids, un bez vecāku atbalsta viņš, protams, nepastāv. Es domāju, ka Andžejs nevienā sportā nav bez vecāku atbalsta. Bet tas ir gan dārgs sporta veids, tomēr, un arī gan laika un spēka ietilpīgs. Šeit vajag iebilst arī, ka mūsu, es domāju, ka tā arī paliks, kā es saku, ka vispār mūsu klubs darbojas kā speedway skola, ka tas nevajag no vecāku puses tādus ieguldījumus finansiālos. Un tas ir ļoti liels plus, un tas ir, es nezinu, kur vēl atrast motorsportu, kur nav vajadzīgi ieguldījumi no vecākiem, un tev dota ir iespēja kļūt sākt un vienkārši pilnveidoties motoru sporta bez, tā pateikt, bez finansējuma no tavas ģimenes. Tāpēc mūsu klubs tev visu dod tev iespēju kļūt par kaut kādu sportistu, par cilvēku, par personību, ar saviem mērķiem un dot to iespēju tos mērķus realizēt. Tas tiešām ir ļoti liels tāds spēriens bērnam, kuram ir mērķis, kuram ir sapnis, kurš ir saistīts ar motocikliem, tieši ar speedway. Un tas ir, es domāju, ka vienīgais klubs ne tikai Latvijā, bet arī viens no lielākajiem klubiem, kurš dod tik lielu tādu spērienu bērnu. Tu jau to pēc sava piemēra var izstāstīt. Protams, mans piemērs ir tāds, ka manas ģimenes finansiālais stāvoklis nedotu man to iespēju kļūt par to, kas es esmu tagad, par profesionālu sportistu speedway. Un noteikti es nerunātu tagad ar jums un nestāstītu šos brīnišķīgus stāstus par mūsu klubu un vispār par šo sporta veidu. Tāpēc arī, jā, es esmu tas piemērs, uz kuru var paskatīties, ka bez naudiņas tava ģimene, bet ar lielu atbalstu no ģimenes puses tu vari nokļūt paša virsotnes gala.
Jā, pamats tev iedots, tālāk pašam arī jāstrādā. Jā, protams. Tu jau stadionā, principā, dzīvoji, var teikt. Andžejs jau tāds pieticīgāks, kā jebkurš profesionālais sportists, tāds pieticīgi pastāsta par sevi, bet ar tādiem nopelniem, ļoti maz sportistu mums Latvijā ir, kuri var palielīties. Ja? Un forši tas, kad pašvaldība un arī tā komanda, kas atbalsta, ko, piemēram, daudz laikam varbūt nenovērtē un neredz to darbu, kas vienmēr ir ieguldīts, kad tas viss kopumā panāk to sporta veidu, kad mēs jau minējam 60 gadu garumā, tas attīstās un iet uz priekšu. Ja. Tas nav atkarīgs tikai no viena cilvēka, bet tā ir komandas darbs. Un šajā gadījumā var pateikt lielu paldies pašvaldībai, Daugavpils pašvaldībai, par viņu atbalstu, neskatoties uz visām grūtībām. Tas ir absolūti lielākais atbalsts. Tieši tā, tas neskatoties uz visām grūtībām. Paldies varam pateikt arī atbalstītājiem, kuri kā sponsori iegūda savus līdzekļus un arī spēkus Speedway attīstībā šajā gadījumā. Jā, bet atbalstītāji nekad nav par daudz. Jā, un mēs arī aicinām, protams, atbalstītājus uz 24. gadu nākt mums palīgā, un mums ir nepieciešama palīdzība šajā gadījumā finansiālā, lai tie mērķi, kurus mēs esam uzlikuši, un mēs esam uzlikuši 24. gadu būt finālos, otrajā līgā, jā, mazāk mēs pagaidām neredzam, un to mēs arī prasīsim no saviem sportistiem. Tāpēc, ja ir atbalstītāji, kuri kautrējās nākt paši, mēs nāksim pie jums. Tikai padodiet mums ziņu. Uz kurien jāiet? Tikai padodiet mums ziņu. Tas ir Daugavpils Optibet Lokomotīva klubs, kurš gaida jebkuru atbalstītāju, kurš nāks mums palīgā, un ambiciozē plāni mums ir jāsmaina lielās Piepūšamās apmales, papildus apmales, protams, kā ar stadionu ir daudz, kas jāpiestrādā. Kā mēs jau minējām, mazais streks, es saprotu, būs iekšēnē stadionā. Jā, ir visādi nosacījumi, lai otrajā līgā viņš, protams, netraucētu, un tāpēc mēs izvietosim arī lielās reklāmas mūsu atbalstītājiem, kas būs, un ir savu plānu, tāpēc arī no sportistu puses mēs arī prasam tomēr savu atdevi. Tagad mēs sataisam viņiem grafiku sausiem treniņiem, tas saucamiem trenižera zālēm, zem jumta, lai viņi varētu trenēties un uzturēt savu formā, jo sezona sākās aprīlī, un arī Andžejs pats ir sevi uzturējis arī tagad formā, un paldies viņam arī pateikt var, kad tie, kas ir šitie dalībnieki, piemēram, mūsu klubam, Andžejs arī neaizmirst viņus un arī ņem līdzi uz treniņiem un pamāca un pieliek savas pūles. Tāpēc tie ir rīktīgs komandas darbs, kas notiek. Tāpēc, palasot komentārus, bieži vien ir tāds labs teiciens, nelas komentārus. Ja. Tad būs skaidri, bet mums, kā vadībai, ir jālasa komentāri, kad mums jādzird tos līdzekļus, kas nāk mums uz sacensībām, lai viņi arī redz mūsu ieguldījumus. Tāpēc mēs dzirdam, ko jūs rakstat un sakat, tāpēc atbalstiet mums arī morāli vairāk. Ja. Es šajā aizvadītā sezonā vairākos treniņos biju arī pa nedēļas vidu, kad komanda trenējās, un ļoti daudz jauno speedwayista. Tur pilni boks patiesībā. Aivars Rušs teica, ka viņš pat visiem nevar iedot motociklu pamēģināt braukt. Tagad mazais treks, mazie 125, arī 250, un tur arī ir interesanti, talantīgi puikas, bet vajadzīgs arī papildinājums treneru korpusā. Galu galā kādam ar viņiem ir jāstrādā, viens cilvēks vai pat divi, es nezinu, jo Nikolais Kokins tomēr piesaistīts pie lielās komandas. Pagaidām, jā, viņš ir pie lielās komandas, un ņemot vērā to, kad darbs ir uzsākts manā vadībā tikko tagad. Mēs skatāmies, protams, arī no iepriekšējiem braucējiem, kuri varētu uzņemties arī treneru tādu atbildīgo darbu, strādāt tieši ar maziem bērniem un jauniešiem, kuri nav profesionālā sportā vēl ienākuši iekšā, bet kuriem ir lieli mērķi. Tāpēc, protams, mēs arī viņus uzrunājam un gaidām no viņam atbildes, kad tomēr viņi nāks mums palīgā un atbalstīs mūs ar savām zināšanām un savu pieredzi.
Andžejs ir aizņemts Polijā. Andžejs jaunajā sezonā ir kāds, nezinu, startais titulētākajā Polijas klubā Unija Lešno. Un es nezinu par Zviedriju. Ir tev Zviedrijā kaut kāds? Jā, protams. Turpat palikšu. Dakarna Malila. Aizstāvēsim Zviedrijas titulu. Tā kā 4-kārtējs Zviedrijas čempions, Andžejs arī ir komanda sastāvā 3 reizes ar Eskilstunu, vienreiz ar Dakarnu. Un tad, kad Andžejam ir brīvs, viņš vienmēr ir sacīkšu laikā boksos kopā pie savas dzimtās komandas. Tu arī kaut ko ar padomu palīdzi, vai tu tā nejaucies it kā? Kas grib klausīties, tas klausīsies. Nu, protams, gribas kaut ko no savas puses, var pateikt, žoga apmalas, no malas skatoties pašu gonku braucienu, redzot tas kļūdas, ko tādas banālas var pateikt, ka tev gribas pateikt un tu saki to. Un ja cilvēks ir atvērts konstruktīvai runai un kritikai, tad, protams, tas ir ļoti tā... Tas viņam nāk par labu tikai. Nāk par labu viņam, un man arī ir patīkami, ja viņš uzklausa mani, un vēl patīkamāk, ja viņš to izdara uz treka nākošajā braucienā. Tāpēc arī, kā pateicis, es visu laiku esmu mājās, kad Daugavpils Lokomotīva startē mājas sacensības, un es visu laiku esmu boksos, jo tribīnes man vienkārši neinteresēja. Tur tev būtu pārāk liela uzmanība tev pievērsta. Nē, pat biju skatījies, aizgājis ar ģimeni uz tribīnēm un visu laiku skatījos tur boksos un kas tur notiek, kādas ir emocijas un tā tālāk. Nav tas emocijas, jo no braucēja perspektīvas, no tribīnēm skatoties, tas ir vienkārši nav tas, jo ir papildu adrenalīns, kad tu esi tajos boksos, kad kaut kas notiek, tu nepaspēji, kad braucējs nepaspēji, tu paņēmi, nezinu, tur skrūvgriežus un tā tālāk, un sāc palīdzēt tā motocikla sagatavošanai. Tas emocijas ir lielas, un protams, ka vienkārši gribas atbalstīt savus, var pateikt, draugus no treka un palīdzēt viņiem, ja varu. Tu esi izgājis, mēs jau te minējām, no paša pamata līdz Grand Prix līmenim un līdz tam līmenim, kurā tu tagad esi, līdz Eiropas čempionu titulam un tā tālāk. Bet tev arī noteikti ir savs redzēt. Tev ir liela pieredze, tu redzi, kā notiek Zviedrijā, tu redzi, īpaši tu redzi, kā Polijā notiek. Labi, mēs tagad nesalīdzināsim iespējas, bet tomēr tie principi kā tādi, tie jau nevarētu būt atšķirīgi. Mēs daudz runājam jau vairākus gadus par mazo treku. Cerams, ka beidzot tas būs. Cik tas svarīgi tev liekas? Tas ir ļoti svarīgi. Arī laiki ir mainījušies. Man tā liekas, ka arī vecāki mentalitāte tā ir televīzija, internets un tā tālāk, kurš rada tos lielus sportistus, tos panākumus un tā tālāk. Katra ģimene ir sava sporta veida fans un redz savu bērnu perspektīvu laika posmu uz priekšu, skatās kā profesiju, man liekas tā. Un tas nav tā, kā bija varbūt arī manos laikos, kad es sāku, vēl agrāk, kad bērni aizējot uz pulciņu, tur nezinu, nodarbojoties tur mēnesi, 2, 3, aizgāju uz citu pulciņu, uz citām nodarbībām un tā tālāk, un līdz 15 gadu vecumam viņš vēl nebija, viņš jau pamēģinājis jau 10 sekcijas, un tas ir arī labi. Es arī cenšos audzināt savu bērnu tā, lai viņš pamēģinātu vairākus sporta veidus, un pēc tam, kad jau būs sabriedis, galva būs viss salikts, viņš izvēlēsies, kur viņš ies, kādu ceļu viņš izvēlēsies. Bet tendence ir tāda, ka tagad vecāki izvēlēs konkrēti sporta veidu, un arī bērns izvēlēs konkrētu sporta veidu, kur viņš grib iztenot savus sapņus,
kādus jau mērķus no pašas bērnības viņš sev liek un ej uz tiem. Jā, tāpēc arī tas treks, atnākot pie tā treka, tas treks ļoti palīdzēs pievilkt, aicināt mazus bērnus nodarboties ar speedway. Tādus, kam ir 9, 10 gadi, pieņemsim, ar mazo motociklu. Arī mūsu laikos ir tā, ka 14 gadus vecs puika, viņam jau intereses ir citās, viņš jau ir kaut kur, nezinu, tur kaut kādos tusiņos iekšā un tā tālāk, tas kompānijas, bet ja viņš ienāks tajā visā sporta vide no pašas bērnības, viņš arī paliks tur, tas viņam kļūs interesantāks nekā tur ārpus stadiona vai sporta zāles. Tāpēc arī mana redzējuma ir tā, ka vajag piesaistīt vairāk tos jaunākus bērnus, lai viņi no pašas bērnības sāk mīlēt sportu, būt šajā vide un vienkārši, lai tas sporta veids, ko viņi izvēlēsies, mūsu speedways, piemēram, ar mazo treku, mēs varam piesaistīt tos mazus bērnus un uztaisīt viņiem stadionu kā otro māju, kā arī bija man. Kad es biju atnācis uz speedway, mums bija mazais treks. Pēc tam tu jau mazajā trekā arī pirmo reizi pamēģināji braukt? Jā, es arī nobraucu testos. Gandrīz visu sezonu. Biju nobraucis ar 125-nieku, ar Mīnskas dzinēju, tādu konstruētu, var pateikt, ar savam rokam motociklu, lai tur to dzinēju uzstādītu. Un, jā, es biju nobraucis ap vienu sezonu, jo biju pārāk mazs un vienkārši nebiju gatavs lielajam motociklam, bet pēc tam tas treks pazuda. Tādi noteikumi bija Grand Prix organizētājiem, lai būtu zāle treka iekšā. Jā, ļoti žēl. Man pat tajos laikos es biju sapratis savā mazā galviņa, ka tas ir līdz šim lielākā kļūda, ka to treku vispār nolikvidēja. Tas ir pats pamats. Jā, protams. Lielāka pieredze un tu neesi vispār, mums bija pat 3-4 treniņi nedēļā, jo tu nebija, kā pateikt, mēs braucam ne tikai ar lielo komandu kopā treniņiem. Tā mazā treka... Jūs atsevišķi treniņi? Protams, tur mazāk laistīt viņu, mazāk sagatavot, jo tās mazas riepas, viņi to treku neizsit, tas bedres un rīvas pa treku. Tas sagatavošanas process tam trekam ir daudz mazāks un braukt un dot iespēju braukt maziem bērniņiem, tas ir svarīgākais, jo tas viņi atnāk ne rezultāta dēļ, bet pēc prieka, pēc tādā asārtās satikties ar saviem draugiem. Un tas ir, es domāju, pamats mūsu speedway skolai, lai notiktu tieši tāda atmosfēra. Jā, tad mums nebūs arī tāda pārāviena, kā tagad ir radies. Mums ir juniori, protams, bet tomēr pašais tāda krīzīte ir. Un, protams, es iebildīšu vēl, ka arī jaunais organizētājs, Grand Prix organizētājs, viņš ieliek ļoti lielu pamatu tā speedway tagad ir 4 Grand Prix. No pašas bērnības attīstīt to speedway skolu, jo tagad ir lielā pasaules čempionāta ranga sacensības arī sīkai mazajiem. SGP 4, 3, jā, un pēc tam 2, tas ir jau junioru. Tie jau lielie, bet SGP 4, 3, tas ir ceļš, tas ir skatuve, motivācijai mazajiem, kur tu vari parādīties. Tu 11 gadu vecumā pasaules čempionātā var piedalīties? Protams. Es domāju, ka tas arī, ja mēs runājam par ģimeni, arī liela motivācija ienākt iekšā sportā, jo šajā vecumā ne jebkurš sporta veids var iedot tādas iespējas, paspīdēt uz piedestāla tā var. Jā, bet atkal attīstot bērnu speedway, jaunatnes speedway, tur atkal jāmeklē papildus
atbalstītāji, papildus palīdzību, gan tehnikas iegādē, gan tā tālāk. Bet Andžejam nākamā sezona ir īpaša, jo pirmo reizi būs Grand Prix seriāla pamatsastāvā. Un tā ir īpaša arī tāpēc, ka, es nezinu, vai tas ir ļoti pārspīlēti, ka tas ir gandrīz vēl viens budžets. Vai tik traki nav? Protams, es vienmēr saku, ka es neesmu skops uz tehniku, ka visu laiku ieguldu tik, cik vien var. Sponsoru un atbalsts ir ļoti svarīgs šajā momentā, kad tu ienāc tajā speedway elite, un protams, tas sponsoru atbalsts ir ļoti svarīgs, lai justos drošāk un tieši tehniskā ziņā. Tehniskā ziņā, jā, ka tu... Materiāla tehniskā bāze, teiksim tā. Jā, ka tu ieguldīji tik, cik vajag, tik, cik vari, jā. Tāpēc, ceru, ka viss sanāks un es ieguldīšu tik, cik vajag un pozitīvi skatos uz nākošu sezonu un arī atbalstītāju loks. Manā komanda individuālajā paplašinās un arī Latvijas tirgu ienāk jaunas firmas, kas vēl nebija arī Daugavpils speedway aprindes. Un tas patiešām ir pozitīvs aspekts. Ja mēs runājam par to skatuvi, tad mēs runājam Daugavpilī. Ir caurmērā 5000 skatītāji, tas klātienē, kas skatās. Tas speedwayā tomēr tas ļoti būtiski arī kluba budžetam. Jo tomēr tev mājās tik daudz skatītāju nāk, tas arī ļoti liels atbalsts. Par to mēs varam tikai milzīgi paldies pateikt visiem, kas nāk uz speedway un kas pērk to biļeti un kas komandu atbalsta arī materiāli, ne tikai emocionāli. Bet par Andžeja skatuvi runājot par atbalstītājiem, tur tā skatuve ir vēl daudzreiz lielāka, jo pagājušā sezona Rīgas Grand Prix, Latvijas Grand Prix Rīgā, piemēram, pasaulē noskatījās 3,6 miljonu skatītāju auditoriju. Tas ir apmēram. Un tad parēķiniet uz 10 posmiem, kas ir. Tie ir ap 50,000, ap 50 miljoniem kopējā auditorija pasaulē, kas skatās speedway. Tas arī iedeva mums tādu lielu spērienu, tas Grand Prix posms Rīga. Un šeit var arī pateikties Raimondam Štrokšam, ka viņš lielu darbu ir padarījis, lai speedways kļūtu atpazīstamāks Latvijas vides, sporta vide. Un patiešām tas notika no Grand Prix posma Rīga. Es domāju, ka speedway saka vairāk redzēt un saskatīja potenciālu mūsu sporta veida. Un, kad tu pateici, ka pie mums Daugavpilī atnāk ap 5000 vidēji uz tribīnēm skatītāju, nevar vispār tagad pietuvināt kādu komandu, tagad varbūt futbola komanda Rīgas klubs. Bet tas ir uz 3 spēlēm sezonā. Jā. Bet nevis uz visu sezonu. Šeit uz visu sezonu. Mums nav gara sezona, bet es domāju, ka ar Rīgas posmu, Grand Prix Rīgas posmu, mūsu durvīs ir plašāk atvērtas Latvijas ienākumi un atbalstītāji. Atbalstītājiem plašāk atvērti un plašāk zināms tas sporta veids. Un es domāju, ka mūsu tirgus Daugavpilī kā komanda filiāle, es domāju, ka potenciāli ir tagad tādā augstā līmenī un ir tāds arī varbūt, kā pateikt. Vairāk, kur tiekties un nav? Nē, kā mūsu sporta veids un mūsu komanda Daugavpils tagad ir vairāk pazīstamāka arī Rīga un varbūt arī
kaut kur provizoriski tās lielas firmas, kuras atbalsta sportu Latvijā, arī skatās arī mūsu pusē. Jo nākamgad jau arī Rīgā būs Grand Prix posms septembra sākumā, jā, un Daugavpilī maijā atkal mums tā labi sanāk. Sezonas sākumā Sekipa Eiropas čempionātā pretendentu fināls. Andžējam tur nav jāpiedalās, viņš jau ir pamatsastāvā arī Eiropas čempionātā ar savu 5. vietu aizvadītajā sezonā, bet te būs sezonas sākumā otrās pēc mēroga lielākās sacensības un tuvāk sezonas beigām Grand Prix Rīgā, un tas viss sporta veidām tikai nāk pa labu. Jā, bet es gribēju pateikt to, ka Rīgā Speedway sāk attīstīties pēdējos gados pateicoties Daugavpils ieguldījumam un ieliktiem darbām. Tik atjaunots. Jo... Tas bija tikai jūs, šajā gadījumā arī Andžeja un komandas rezultāts, panāktie panākumi, kad sporta veids ienes svaigu elpu un bija tāds aicinājums Rīgā atjaunot Speedway tajā līmenī, kādā viņš ir tagad, atvest Grand Prix. Un viss notiek. Tur jau arī daudz tie bērni, tur jau tā lieta. Tur jau arī tā tomēr Rīga ir lielāka. Mazā treka nav, bet tur tie bērni ir diezgan daudz. Ir lielāka izvēle, protams, tāpēc mums... Tie talantīgākie gan jau, kamēr tur nav komanda, nonāk šeit tagad vai vēl. Jā, klausies. Rīga ir liels potenciāls. Ap Rīgu visur ir motosports, motocross vai sidecar motocross. Tur vajag meklēt tos talantus, vajag braukt uz trasēm, braukt uz sacensībām un stāstīt par mūsu sporta veidu, kāds viņš ir adrenalīna pilns un ļoti aizraujošs un ātrs. Jā, un tieši tur vajag meklēt tos talantus, un es noteikti esmu pārliecināts. Šeit minēšu mūsu kaimiņus Vladivostokas komandu, kuri savu komandu 10 gadus, kad Laguta atnāca, un brāļi Lagutas un Tarasienko un tur viss. Tagad viņu komanda no 7-8 braucējiem un vēl tā rezervistu soliņš, viņš ir sastādīts no motokrosa braucējiem. Treneris bija braucis uz trasēm, uz sacensībām un vienkārši skatījies un vienalga kādu viņš izvilka no trases, uz trases malu un iedēva, piemēram, viņas tevam telefonu numuru un uzaicināja vienkārši uz treniņu. Tikai atbrauciet, pamēģiniet. Vairāk no jums nekas nav vajadzīgs. Atbrauciet un pamēģiniet. Nevajag, es negribu jums stāstīt, ka visādus stāstus. Vienkārši atbrauciet un pamēģiniet. Un 70% no šiem braucējiem no motocrossa aizgājuši uz Speedway. Tāpēc arī es domāju, ka tas ir tāda atslēga Rīgai, ka tur ir ļoti daudz iespēju tieši atrast cilvēkus, kuri jau ir motosporta. Šeit jau arī apkārt brauc motocross. Mums ir bijuši braucēji no Ilūkstas, mums bija braucējs Dāvis Kurmis, bija galu galā Ernests Matušanaks, nāk no Krāslavas. Žēl, ka Gucevičam tā karjera tik ātri beidzās arī no Krāslavas. Kā jau Andris teica, Daugavpils ir Daugavpils, bet šeit ir pietiekami liela apkārtne, kur pietiekami daudz puiku, kuriem interesē motori un kuri arī gribētu pamēģināt. Mēs esam uzmanējuši tagad, ir Daugavpilī tomēr privātie entuziasti, kuriem ir motocross, gan komandas, gan arī trasa. Un mēs esam uzmanējuši Vitāliju, kad viņam jānāk palīgā, ka lielākam Daugavpils entuziastam motocrossā ar jauniem spēkiem Speedway. Un paldies viņam, ka viņš neatteica. Un, jā, ir tāds plāns arī, kā Andžejs arī saka, caur motocrossu pieaicināt arī bērnus, tie, kas jau ir motosportā, pie Speedway. Jā, lai pamēģina vienkārši, jo tas kā jebkuram sporta veidam, jā, bērnam, viņam ir izvēle vienkārši. Motocross ir adrenalīna pilns Speedways arī, un te jau paša bērna izvēle, kas viņam vairāk patīk. Mums galvenais ir dot to iespēju viņam. Un tas iespējas ir mums pilsētā. Tāpēc gribētos tomēr atgādināt arī un atkārtot to, ka tie atbalstītāji, kas skatās sporta virzienā un grib palīdzēt
gan morāli, gan arī vairāk mums, laikam, interesē šajā gadījumā finansiāli, ja, kad nākt pretī Speedwayam Daugavpilī un nest to Latvijas karogu pasaulē, jo, pateicoties tādiem braucējiem kā Andžejam, mēs esam ne tikai Latvijas mēroga pārstāvēti, bet arī pasaulē. Mēs divreiz bijām sestā komanda pasaulē, Latvijas Speedway izvēles. Kā es saku, Speedways Daugavpilī ir nacionālais sporta veids, un tādam arī jābūt, tādam arī jāpaliek. Tieši tā. Lai jums abiem labu sezonu, tev kā prezidentam Andžejam, gan Lešnā, gan Dakarnā, un sekosim Grand Prix seriālam. Paldies. Paldies.